Braucām un atbraucām uz Koimbru. Atradām, manuprāt, ideālu vietu, kur nolikt moci, jo te točin būs ēna. Lai gan īsti nevar saprast, kad es braucu, man likās, ka vējš ir tāds diezgan liels. Jā. Augstais vējš no okeāna. Bet no sola jau 33 grādi šeit, tā kā iesim pētīt Koimbru. Koimbrā es jūtos mazliet tā kā Itālijā, pagaidām. Tu apskaties priekšā, kas tur vārds. Jā, redzēs, kā būs tālāk. Pagaidām tiešām tāds saistības ar Itāliju. Un, vai tas ir saistīts arī ar to, ka šodien ir svētku diena, bet cilvēki ielās vismaz šeit ir maz. Varbūt tur kaut kur būs kāda gājēja ieliņa. Kā zardēs tā stela. Jā. Bet laiks arī pagaidām nav nenormāli karsts, tā kā vakar varam pagaidām izturēt. Nu tā, un tā Arturs bauda pasaulē labāko maršrutu, vai ne? Skaties. Un tikai veikali. Skaties, redzi? Es redzu, jā. Aptieka saka, ka 28 grādi. Te es tā saprotu, ka notiks kaut kāds pasākums. Ne, 27 grādi. Te kaut kas būs. Te kaut kas notiks. Viņš ar tā saulu sakars ir šito, tas atstāv. Nu jā, ja tu te, tā kā tu saki, ja mēs būtu kaut kādos šortiņos un vieglā zandalītais un tā, tad nebūtu problēma. Bet es šodien arī jūtos jau labāk, tāpēc, ka es neesmu uzvilkus biezos motobraukšanas džinsus. Un arī ir labāk, jā. Varētu būt, ka noiesim. Šitā man liekas ar īrus, ko mēs nākam, viņš jau teica pagriezieties pa labi. Mēs griežam pa labi. Nācām un laukums. Plašs laukums. Tas nekas, es uztaisīšu bildi, pasties kādas skaistas ieejas durvis. Nesapratu. Kembrā tik tā ir šitā. Koimbrā? Jā. Kembrā. Es domāju, kādu Kembra, ko tu gribi no manis? Koimbra, mēs esam Koimbrā. Jā. Kurš tad bildē kaut kādas pieminekļas, ja ir Supermans? Tā vajag. Tā viss katlodas sakies kā. Šitā pagriezās, tā pagriezās. Varbūt man tādu somu vajag Artur. Reku Portugalu. €5.
kaut ko pa vēsturi. Es baigi neklausījos. Mandello kaut kāds. Fangas. Kas ir fangas? Viņiem ļoti daudz kaut kur ir fangas. Nē, bērns jau ir bakalau, vai te ne? Te arī kalnā augšā, kalnā lejā. Un nu jau var just, ka saule sāk pilīt. Oh. Es kā vienmēr esmu sataisījis tādu maršrutu, kur mēs vienmēr ieklīstam tādās ielās un vietās, kas it kā ir vēl joprojām vecpilsēta, bet lielākā daļa turistu tomēr te neieklīst. Patīkams moments ir arī ēna šeit. Vai ne, Arturiņ? Jā. Un kāds vēl ir patīkams moments? Mēs izklīdām pie katedrāles, vecās katedrāles. Aiet iekšā skatīties, kas tur ir. Rašanās vieta ieslēgta. Lai viņš man pēc tam uzrāda bildēm, kur tas ir bildēts, jo citādāk es vēlāk daudzas vietas mazam neatpazītu, kur tās ir. Nu, tā kā atkal viena klusa, prātīga ieliņa. Pagriezieties pa labi. Jā, te mēs tiešām bijām. Šī vārds zilīgs. Jā, bet Koimbra ir atkal atšķirīga no citām pilsētām. Piemēram, es viņu viņa nav līdzīga ne Portu, ne Lisabonai, ne tai pašai Bragai, piemēram. Vai ne? Jā.
Ļoti interesanta ainavu. Arī tāda neredzēta. Ne Balkāni, ne Alpi, ne Dolomīti. Kaut kas pavisam savs. Ļoti skaisti.